Ai, baliņi, ņem zobenu rociņai. Tikai drosmīgajiem ir rītdiena. Uz barikādēm mēs bijām drosmīgi. Mēs bijām baudījuši brīvības garu, un mēs vairs negribējām atgriezties Padomju Savienībā. Mēs vairs negribējām atgriezties tur, kur mūs ilgi noturēja un apspieda. Mēs gribējām dzīvot un runāt latviešu valodā, Latvijas zemē. Mēs atbraucām no laukiem ar traktoriem un bijām gatavi mirt, lai aiz mūsu mugurām Latvijas televīzija, Latvijas radio ziņot par patiesību. Laiks ir pagājis, un mums šodien nestāsta, ka slēgs vairāk kā 10 skolas, vairākus 10 skolas. Mums daudz ko nestāsta, bet ar to mēs tiksim paši galā. Pats smagākais, kas ir radies, ir modies Padomju Savienības monstrs, kas vēlās atjaunot šīs robežas. Un šodien, kad mēs šeit runājam un svinam šos atceres pasākumus, Ukraiņi stāv un mirst arī par mūsu robežām. Un tie nav tikai tukši vārdi. Bet lai visi atcerās, latviešiem ir šis brīvības gars, un viņš bija uz barikādēm, un ja kāds nāks uz mūsu zemi, tad viņš atkal modīsies. Un mēs stāsimies ierindā, lai cīnītos par savu brīvību. Atskatoties uz notikumiem 33 gadus atpakaļ, ir tikai viens vārds, kas man nāk prātā. Tas vārds ir drosme. Drosme riskēt, nezinot, ar ko tas viss beigsies. Un nevis pārgalvība, bet drosme. Jo risks bija balstīts vērtībās. Un tie vīri un sievas, kas pirms 33 gadiem nodrošināja Latvijas neatkarības atgūšanu. Mēs jūsu priekšā esam parādā. Mēs visu mūžu būsim jums pateicīgi. Un mūsu uzdevums tagad ir nosargāt šo brīvību.